Ejam uz Pilsparku! Pat tiešām tas ir viens no skaistākajiem un zaļākajiem Latvijā. Klau, laižamies prom no šejienes! Dzirdi? Pils dārzā notiek lustes! Skrienam! Tās tik bija lustes! Tomēr jādodas tālāk. Ejam uz dziesmu kalnu apskatīt maestro Imanta Kokara stādītos 100 ozolus, vispārējo dziesmu svētku 100-gadēju. Krauklī sēž ozolā, zeltā koklis rociņā. Ak, tairidi, zeltā koklis rociņā. Ak, tairidi, zeltā koklis rociņā. Vai krauklī tu redzēji, kur aizveda mūs māsi? Ak, tairidi, kur aizveda mūs māsi? Ak, tairidi, kur aizveda mūs māsi? Par kurmiem, par mežiem, par smalkiem krūmiņiem. Ak, tairidi, par smalkiem krūmiņiem. Ak, tairidi, par smalkiem krūmiņiem. Liku bēdu zem akmeņa pārī gāja dziedādam. Liku bēdu zem akmeņa pārī gāja dziedādam. Ramtai, radiridiri, ramtai, ridirallalla. Ramtai, radiridiri, ramtai. Sajūta lieliska. Varam doties tālāk.
Pa kuru ceļu iesim? Mežs ir ideāla vieta, lai sasauktos. Dzirdi, kā savienojas skaņa ar atbalsi? Ew, te ir super labas trases, kur skriet, slēpot, vingrot, vai arī vienkārši pastaigāties un paogot. Bet te ir slaveno tēlnieku Jansona dzimtas mājas siļķes. Šeit arī top mākslas šedevri. Ejam pāri Gaujas tiltam. Skatoties tikai uz to meiteni, glauni šķērso gaitenī. Noņem loga rokturi un attaisi to kasti. Cik neparasti tā meitene ar rasti, tev saka, lai tak stāsti. Kā tu domā, kas te būs, vai pieķers mūs, ja savienosim vārdi?